Esiet sveicināti mediju pārstāvji un visi, kas šodien mums ir pievienojušies tiešsaistē. Valsts kontrole ir noslēgusi revīziju par stacionāro veselības aprūpi. Šīs revīzijas mērķis bija novērtēt, vai stacionārā veselības aprūpe tiek plānota un organizēta atbilstoši vajadzībām un iespējami labākajā veidā. Šodien mediju brīfingā plašāku skaidrojumu par revīzijas rezultātiem sniegs valsts kontrolieris Edgars Korčagins un valsts kontroles padomes locekle 3. revīzijas departamenta direktore Maija Āboliņa. Savukārt pēc tam savu redzējumu par revīzijā konstatēto sniegs veselības ministrs Hosams Abu Merī. Vārds valsts kontrolierim. Labdien! Slimnīcu tīkls Latvijas nodokļu maksātājiem izmaksā 700 miljonus eiro gadā. Iedzīvotājiem ir pamats sagaidīt, ka nopietnu un neatliekumu veselības sarežģījumu gadījumā slimnīcas sniegs viņiem nepieciešamo palīdzību. Kaut arī Latvijas slimnīcu tīkls ar 41 slimnīcu, kas sadalīts 5 līmeņos, uz papīra izskatās labi, izklausās labi, taču revīzija atklāja, ka diemžēl daudz viet tā ir tikai butaforija. Gan attiecībā par speciālistu, gan attiecībā par pakalpojumu pieejamību. Taču neatkarīgi no tā, ka virkne lietu pastāv tikai uz papīra, tās tiek finansētas no valsts budžeta miljonos eiro ik gadu. No vienas puses, ar šo revīziju mēs aicinām vispirms jau pieņemt drosmīgus politiskus lēmumus par tiešām efektīva slimnīcu tīkla izveidi. Gan ārvalstu eksperti, gan veselības ministrijas eksperti vairāk kārt šādus lēmumus politiķiem ir sagatavojuši, taču šie lēmumi nav tikuši pieņemti. No otras puses, mēs aicinām šo revīzijas ziņojumu noteikti neuztvert kā aicinājumu atņemt finansējumu veselības nozarei. Tā jau tā nepietiek un gadiem ilgi nepietiek. Mēs aicinām esošo finansējumu novirzīt mērķtiecīgāk un taisnīgāk, lai tas ļautu sniegt arvien kvalitatīvākus veselības aprūpes pakalpojumus mūsu iedzīvotājiem. Labdien! Šajā revīzijā par stacionāro veselības aprūpi valsts kontrole centās novērtēt to, vai slimnīcu sistēma darbojās un ir pārvaldīta pacientu interesēs un iespējami labākajā veidā. Un revīzijas rezultātā atbilde ir tāda, ka slimnīcu sistēmā ir iespējami ļoti daudzi uzlabojumi tieši pacientu labā. Un tad tālāk jau arī izmaksu efektivitātes ziņā. Ir nepieciešami skaidri politiski lēmumi, kuri līdz šim nav pieņemti. Ir nepieciešams pārmaiņas slimnīcu un uzņemšanas nodaļu tīklā, pakalpojumu grozu pieejamībā un arī apmaksas sistēmā. Un sākšu es ar to, kāda ir laba slimnīca pacientam. Kādos gadījumos tad pacients dodās uz slimnīcu, jo tas nav brauciens uz restorānu brīvdienu vakarā. Tas nozīmē, ka šie pakalpojumi, slimnīcas pakalpojumi cilvēkam ir vajadzīgi nopietnu veselības sarežģījumu gadījumos, un tas nozīmē, ka to ārstēt ir sarežģīti. Tāpat tieši veselības aprūpes un slimnīcu pakalpojumi ir nepieciešami ātri, jo šīs problēmas ir samilzušas. Un ja cilvēks šādos apstākļos dodās uz slimnīcu, tad kas ir tie kritēriji, ar kuriem viņš rēķinās? Ka tur būs moderna, mūsdienīga ēka, ka tur būs moderns aprīkojums, un vienmēr jau tā sākumā liekas, ka vislabāk, ja tā slimnīca būs tepat pāri ielai. Bet ja mēs tā padomājam, šie kritēriji bez šaubām ir svarīgi kvalitātes nodrošināšanai, bet visi šie kritēriji kopā ņemti pacientu neizārstēs. Un jautājums, kāpēc? Tāpēc, ka slimnīca sākas ar prasmīgu medicīnisko personālu, un tas vispārējais nāk pēc tam. Tās ir tās prioritātes, kas mums ir jāievēro pacientu interesēs.
Tālāk runājot par to, kas ir prasmīgs personāls. Un šeit mēs revīzijā atbilstoši tādai vispārējai izpratnēji veselības sektorā, kur šo jautājumu vērtējām no divām pusēm. Pirmkārt, vai slimnīcās vispār ir kompetenču un skaitliskā ziņā nokomplektēts personāls. Tas ir numur 1. No otras puses, šim personālam ikdienā ir jāpraktizē ārstniecībā, jo tikai tā mediķi uztur savu kvalifikāciju. Un šis jautājums ir vistiešākajā veidā saistīts ar pacientu plūsmu slimnīcā, ar pacientu skaitu. Kā kontrolieris minēja, slimnīcu pakalpojumi ir visdārgākā veselības aprūpes pakalpojumu forma. Tādēļ, ka veselības sarežģījumi, kurus ārstē slimnīcā, ir vissarežģītākie, ir vajadzīgs augstākā līmeņa personāls un multidisciplināras komandas. Un tas mums valstī izmaksā šobrīd 700 un pat pāri miljonus eiro gadā. Tie ir 40% no kopējā tātad veselības aprūpes budžeta. Un kas ir svarīgi, 100 miljonus no šiem 700 miljoniem valsts maksā tikai par to, ka 36 no 41 slimnīcas uztur uzņemšanas nodaļas, sagaidot, ka tajās sniegs akūtu medicīnisko palīdzību un pat glābs dzīvību, kad tas būs nepieciešams. Jautājums, vai tas tā notiek? Revīzijā mēs fokusējāmies uz 3 jautājumu grupām. Pirmkārt, par slimnīcu un uzņemšanas nodaļu tīklu. Otrkārt, par politiskajiem lēmumiem, kādi tie ir virzījušies un nepieņemti līdz šim. Par problēmām apmaksas sistēmā, no kā vispirmām kārtām jau cieši slimnīcas un arī personāls. Un noslēgumā es nedaudz ieskicēšu tad arī veselības ministrijai, bet ne tikai veselības ministrijai, sniegtos ieteikumus. Attiecībā uz slimnīcu tīklu tāda šobrīd izskatās Latvijas karte. Un kā var redzēt, ir vietas, kur tas sabiezējums ir diezgan ciešs. 2018. gadā it kā notika reforma. Viens jautājums bija pārskatīt ne tikai slimnīcu skaitu, bet slimnīcu pakalpojumus. Un noteikti tās vietas, kur šos pakalpojumus ir nepieciešams nodrošināt un arī turpmāk attīstīt. Pēc dažādiem kritērijiem, kas ietver brauciena attālumu, iedzīvotāju skaitu un citus. Reforma pieteikta, priekšlikumi bija izstrādāti, līdz reformai mums bija 40 slimnīcas, pēc reformas rezultātā 39. Bet kopš 18. gada mums jau šis skaits atkal iet uz augšu, un šobrīd ir 41 slimnīca. Ja mēs paskatāmies, kāda ir situācija ar pacientiem slimnīcās, gadā slimnīcās hospitalizē ap 300 000 pacientu, un šis skaits pa gadiem kopumā būtiski nemainās. Katrā ziņā šeit pieaugums nav vērojams. Un lielāko skaitu pacientu hospitalizē augstākā līmeņa slimnīcas. Ja šie līmeņi ir 1 līdz 5, tad 5. līmeņa slimnīcas ir augstākā līmeņa slimnīcas. Un kā mēs redzam, tad zemākajos līmeņos, 1. un 2. līmenī, pacientu skaits ir būtiski mazāks. Šeit arī mēs varam ņemt vērā to, ka, piemēram, 1. līmeņa slimnīcās neatliekamai ārstēšanai, nevis plānveid, bet neatliekamai, hospitalizē tikai 10% no pacientiem. Tāpat ar neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi reizēm pat neatved 1 pacientu dienā. Un tālāk jau konkrēti par uzņemšanas nodaļām, kur valsts kontrole redz lielākās optimizācijas iespējas. Tātad kopējais uzņemšanas nodaļu skaits ir 36, un pacientu skaits atkal. Tendence saglabājās,
kad viņš ir lielāks augstākā līmeņa slimnīcās. Pirmām kārtām par profiliem un pakalpojumu groziem. Sadalot slimnīcas līmeņos, tika noteikts arī tas, kādiem pakalpojumiem atbilstoši līmenim ir jābūt katrā slimnīcā. Un principā mērķis būtu tāds, ka cilvēks var paļauties, ka ja viņš dodās uz noteiktu līmeņa slimnīcu, tad vienalga, kurā Latvijas vietā viņš nonāks un atrodās, pakalpojumu kvalitāte pēc speciālistiem, pēc manipulāciju skaita, pēc ārstu noslodzes, pēc gultu skaita uz vienu ārstu, ka tas viss būs līdzvērtīgi, ka viņam nav jāanalizē, kurā slimnīcā man būtu pareizāk, drošāk ārstēties. Bet faktiski tas tā nenotiek. Tādēļ, ka dalījums šajos līmeņos ar piesaistīto pakalpojumu grozu ir tikai tāda deklaratīva frāze. Un turpat tālāk normatīvajā aktā ir uzskaitīti izņēmumi. Un tie izņēmumi ir tik daudz, ka var redzēt, ka pielāgojās faktiskajai situācijai. To, ko slimnīca var sniegt, to sniedz, pārējo nevajag. Un ar tādu personālu, kāds slimnīcā ir, tad to arī izpilda. Jo nekādas prasības, vienlīdzīgas prasības līdz šai dienai nav nodefinētas, izņemot insulta vienību un izņemot uzņemšanas nodaļas, par kurām tad es pastāstīšu sīkāk. Ja mēs skatāmies uz manipulāciju skaitu, kurus slimnīcas veids, tad mēs atkal redzam, jo augstāks slimnīcas līmenis, jo manipulācija daudzveidība un apjoms ir lielāks. Tas nozīmē, ka ja cilvēks dodās uz savai, piemēram, dzīvesvietai tuvāko slimnīcu, tad viņam salīdzināmā gadījumā, piemēram, diagnostiskie izmeklējumi, vai tā būtu radioloģija, vai sirds un asinsvadu izmeklējumi, vai laboratoriskie izmeklējumi, tiks veikti mazāk. Vai nu tādēļ, ka nav personāla, vai nu tādēļ, ka nav aprīkojuma. Tādēļ izdevīgāk ir doties uz augstāku līmeņa slimnīcām. Par ķirurģiju runājot arī. Lielās ķirurģiskās operācijas. Ķirurģija ir jāsniedz pat otrā līmeņa slimnīcās. Bet absolūti lielāko daļu no tā sauktajām lielajām, sarežģītākajām ķirurģiskajām operācijām atkal veic augstākā līmeņa slimnīcas. Un mēs katrs droši vien saprotam, ka ķirurģijas gadījumā šai praktizēšanai ir milzīgi liela nozīme. Veselības resorā vienmēr visi ir atzinuši, ka šī intensitāte ir kvalitātes rādītājs, bet ar to, ka šo lielo ķirurģisko operāciju skaits zemākā līmeņa, konkrēti otrā līmeņa slimnīcās ir nepietiekams, ar šo jautājumu nekas tālāk netiek risināts. Tāpat par speciālistu nodrošinājumu. Insulta vienība, loģiski, ka tur vajadzētu būt neirologam, kam gan vēl citam. 24 stundas dienā, bet Latvijā ir slimnīcas, kurās ir 0,8 no pārpa 4 nepieciešamajām neirologa slodzēm, kuri viens otru aizstājot, pilnīgi noteikti nevar nodrošināt dežūras 24 stundas dienā. Vai pediatrs? 2 pediatri stažieri. Stažieris ir ārsts, varbūt rezidents, bet varbūt arī nē, kuram nav certifikāta. Vai mēs kāds, kā pacienti, kā bērna vecāki, gribētu savu bērnu tādā gadījumā, kad viņam ir vajadzīga neatliekama slimnīcas palīdzība, vest uz šādu iestādi, kur priekšā ir nesertificēts ārsts, un kura teiksim, uzraudzība no certificēta ārsta puses nav identificējama, jo pats algošanas fakts attiecībā uz šiem nesertificētajiem ārstiem parāda tikai to, ka trūkst certificētu speciālistu. Par to, kas trūkst uzņemšanas nodaļās, par ko valsts atsevišķi maksā.
100 miljonus eiro gadā. Ir veselības ministrija centusies stiprināt reģionos tostarp tieši uzņemšanas nodaļas, lai šī neatliekamā, steidzamā, akūtā palīdzība būtu pieejama pēc iespējas tuvāk cilvēku dzīves vietai. Un ir radusi arī finansējumu, un nemazu finansējumu. Vienīgais nosacījums ir nodrošināt konkrētu speciālistu sastāvu. Tā, lai jebkurā brīdī, kad pacients ierodas uzņemšanas nodaļā, viņi tur būtu pieejami, un tas garantē pacientam veselības drošību. Un faktiskā situācija ir tāda, ka visu līmeņu slimnīcās, arī augstākā līmeņa slimnīcās šobrīd, nav nodrošināts 53% speciālistu un māsu dežūru stundu. Tātad vairāk par pusi. Iespējamība, ka dodoties uz slimnīcu uzņemšanas nodaļā jūs sagaidīs nepieciešamie speciālisti, ir 1:1. Par nepietiekamu pacientu skaitu no kvalitātes viedokļa arī pacientu skaits atšķirās. Ko tas nozīmē? Ir mums tādas slimnīcas zemākajā līmenī, kur neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde atved vienu pacientu 20 dienās. Vai mēs kāds, vai mūsu tuvinieks, vai mēs gribētu būt šis viens pacients 20 dienās? Jo tajā brīdī, kad ir jādodās uz slimnīcu, ne pacientam, ne tuviniekam, nav laika domāt, vērtēt un izvēlēties, vai tur būs droši manai veselībai. Ko es vēl nepateicu par speciālistiem? 10% no dežūru stundām aizpilda nesertificētie ārsti, rezidenti un stažieri, kuriem tad ir jāstrādā certificēta ārstu uzraudzībā. Un vēl mēs esam identificējuši situācijas, kas reāli nav iespējamas, kas parāda tikai to, ka ārsti dzīvo uz papīra, nevis uz vietas slimnīcā. Piemēram, mums ir nesertificēts ķirurgs valstī, kas vairākās slimnīcās mēnesī it kā strādā pāri pa 450 darba stundām. Normālais darba laiks bez virsstundām ir 160 stundas mēnesī. Mums ir reanimatologs, kurš arī nostrādā vairāk par 400 stundām mēnesī vairākās slimnīcās. Mums ir neonatologs, kurš strādā 2 slimnīcās vienlaicīgi. Un vēl mums ir dzemdību speciālists, kurš līdz 8:00 dežūrē Kurzemē, 2 stundu braucienu attālumā no Rīgas, bet no 8:00 teleportējās uz Rīgu. Šie gadījumi no pacientu viedokļa. Vai jums šķiet, ka tas būtu pacientu interesēs, ka šīs slimnīcas šādā veidā turpina radīt iespaidu, ka tur ir pakalpojumi, neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde kopumā, viņai būtu tur arī jāved? Un jums iespējams ir jāpiemaksā par to, lai jūs brauktu šai slimnīcai garām, kas jums ir tuvāk mājām pārielai. Un nonāktu tajās slimnīcās, kur jūs paļaujaties, ka tas personāls būs priekšā. Kas ir svarīgi, uzņemšanas nodaļu finansējums, to maksā fiksētu maksājumu, neatkarīgi no pacientu skaita. Un zemāko līmeņu slimnīcās es aicinu pievērst uzmanību tām vidējām ailītēm. Uzņemšanas nodaļu finansējums kopējā maciņā, kurā ir līdzekļi, ko šīs slimnīcas saņem no valsts, sastāda apmēram pusi. Augstākā līmeņa slimnīcas savus ienākumus nopelna sniedzot pakalpojumus, un uzņemšanas nodaļas finansējuma īpatsvars tur ir tikai 9%. Uz ko tas norāda? Tas norāda uz to, ka šīs slimnīcas izdzīvo uz šī finansējuma pamata, kas nav atkarīgs no pacientu skaita un sniegtajiem pakalpojumiem. Tālāk par politiskajiem lēmumiem. Kā es teicu, attiecībā uz slimnīcu tīklu un pakalpojumu grozu pārstruktūrēšanu, sadarbībā ar Pasaules banku priekšlikumi bija izstrādāti jau 2016. gadā.
Diemžēl rīcība nav sekojusi. Tāpat veselības resorā ir informācija par tām problēmām un faktiem, par kuriem mēs šodien stāstam jau no valsts kontrolas puses. Tādēļ, ka Veselības inspekcija Veselības ministrijas uzdevumā kopš 2019. gada jau vairākas reizes ir veikusi gana plašas pārbaudes par to, vai slimnīcu pakalpojumu dabā atbilst tam, kam tur ir jābūt. Un vai personāls tajās pašās uzņemšanas nodaļās ir pietiekams. Un secinājusi, ka gandrīz 10 slimnīcas dažādos līmeņos neatbilst. Un tas ieteikums ir bijis šīs slimnīcas deklasificēt uz leju, atbilstoši tam, kādus pakalpojumus tur var saņemt. Tas, diemžēl, nav noticis. Un šeit nevar vainot Veselības ministriju, tādēļ, ka pārbaudas veiktas ir, informācija ir un priekšlikumi ir bijuši. Jautājums, cik tieši un atklāti šī skarbā informācija ir attēlot informatīvajos ziņojumos, tur tā situācija no ziņojuma uz ziņojumu atšķirās, bet problēma ir kur? Nepopulāriem lēmumiem vienmēr ir kāds pretinieks. Un mums ir saskaņošanas process, kurš ir mūsu sistēmā, demokrātiskā iekārtā ieviests ar cēliem nolūkiem iesaistīt visas puses kvalitatīvā diskusijā, darbojās pret mums, tādēļ, ka tas ir bremzējošs faktors. Formāli tiek iesniegti iebildumi, un šis process kļūst bezgalīgs un stiepjās 10 gadu garumā. Un, diemžēl, nākamais lēmumu pieņēmējs ministru kabinets ar valdības vadītāju priekšgalā neuzskata par nepieciešamu gadu gaitā iekļaut šo projektu ministru kabineta sēdes darba kārtībā, un tad vērtēt un skatīties, vai tie priekšlikumi ir pamatoti, vai tie iebildumi tomēr ir spēcīgāki, bet kaut kā virzīt šo procesu uz rezultātu. Viņš nenonāk līdz izskatīšanai. Un, protams, ka tas iemesls ir tādēļ, ka mēs visu laiku dzīvojam no vēlēšanām uz vēlēšanām. Bet šiem politiski nepieņemtajiem lēmumiem ir cena, ko mēs jau šobrīd maksājam. Pamatojoties uz to, ka apmēram 10 slimnīcas neatbilst noteiktajam līmenim, mēs redzam, ko? Ja, piemēram, 4. līmeņa slimnīcu klasificētu uz 3. līmeni, kas ir zemāks, tad, neskatoties uz visiem maksājumiem, kas arī ir saistīti par sniegtajiem pakalpojumiem, uzņemšanas nodaļas finansējums vien samazinātos par apmēram 2 miljoniem eiro gadā. Līdz 2019. gadam 1. līmeņa slimnīcās, tātad zemākajās, bija nevis uzņemšanas nodaļas, bet steidzamās medicīniskās palīdzības punkti. Un tādi turpina darboties Latvijā vēl aizvien 6 vietās, un pārbaudot speciālistus un manipulācijas un darba laiku, tur tas klāsts un pieejamība pat ir vēl plašāka nekā šajās uzņemšanas nodaļās. Tikai samaksa atšķirās. Pārsaucot šos steidzamās medicīniskās palīdzības punktus par uzņemšanas nodaļām, tātad nomainot statusu, bet faktiski nosaucot citā vārdā, finansējums 5 uzņemšanas nodaļām pieaug par 2,5 miljoniem eiro gadā. Un mums ir jāpatur prātā, ka zemāko līmeņu slimnīcas izdzīvo tieši uz uzņemšanas nodaļu finansējuma pamata. Un visbeidzot, Veselības inspekcija jau 2019. gadā nāca klajā ar priekšlikumu beigt uzturēt 1. un 2. līmeņa slimnīcās uzņemšanas nodaļas vispār. Ko tas nozīmē? Ja šis priekšlikums būtu sadzirdēts un īstenots, tad 6 gados valsts citām prioritārām pacientu vajadzībām būtu spējusi novirzīt 57 miljonus eiro. Un kopš 2025. gada tie būtu jau 12,5 miljoni eiro gadā. Par apmaksas sistēmu. Latvijā jau pirms vairākiem gadiem, jau pat vairāk kā pirms 10 gadiem, bija uzsākta pāreja
uz universālu starptautiski atzītu pakalpojumu apmaksas sistēmu, tā saukto DRG sistēmu, kurā samaksa par slimnīcu sniegto pakalpojumu ir sasaistīta ar ārstēšanas gadījumu sarežģītību. Diemžēl mēs revīzijā konstatējām, ka šī pāreja līdz galam nav notikusi. Un tā visa rezultātā slimnīcas saņem no valsts samaksu par ārstēšanu 16 dažādos veidos. Un, lai to saņemtu, protams, ir milzīgs darbs ar datiem un dokumentiem slimnīcu pusē, kas rada slimnīcām administratīvo slogu. Bet jēga no tā kāda? Un šeit noteikti speciālistiem ziņojumā būs daudz detalizētas informācijas par dažādām niansēm, bet kopumā tas uzsvars ir tāds, ka šī sistēma nerada pievienoto vērtību, jo tā nauda tāpat nenonāk tur, kur reāli tas pacients ir, un apdalītas, ja tā var teikt, ir slimnīcas, kuras strādā un ārstē lielāko pacientu skaitu un sniedz sarežģītus pakalpojumus. Proti, 2025. gadā visvairāk no šīs nesakārtotās sistēmas ir cietušas divas lielās universitātes slimnīcas, Rīgas Austrum slimnīca un Stradiņa slimnīca. Kopā nesaņemot, vienkārši tā matemātiski, jo šis finansējums pārsniedza pieejamā finansējuma robežu 20 miljonus eiro. Nesakārtotība rada iespēju, ir tāds ērts arguments neko nemainīt, jo viss ir savstarpēji saistīts. Šeit ir arī minēta šķērs subsidēšana. Jo vieni pakalpojumi tarifi, kurus valsts kontrolas revidenti arī atrada, ka tur varētu kaut ko ietaupīt, mēs uzreiz saņēmām pretargumentu, bet ir jau citi tarifi, kuri ir par zemu. Tāpat, ja mēs paskatāmies, ka slimnīcu pamatpakalpojumi nav tā kā nofinansēti pilnā apmērā, tad saliekot šīs izmaksas kopā ar valsts samaksu par ambulatorajiem pakalpojumiem, kopā gan sanāk, ka valsts pat ir samaksājusi 2,9 miljonus eiro vairāk. Un tad diskusijās ir jautājums, kuru tad fragmentu pēc kurā brīdī liekam uz galda, neredzot ainu kopumā. Un, lai šo visu saskaitītu, ir nepieciešams pat revidentu darbs. Tā ka viss ar visu ir saistīts, un ja kāds kaut kādus priekšlikums nes, ka mums kaut ko vajadzētu mainīt, tad ir ļoti ērti pateikt, ka vienu jautājumu nevar skatīt atraut no pārējiem, jo viņi visi ir saistīti, un visus mēs atrisināt nevaram, un finansējumu mums tam nav, un jautājums ir slēgts. Tas rada necaurredzamību. Tas rada necaurredzamību, un necaurredzamībā ļoti ērti dzīvo sistēma, ka tiek dalīts finansējums bez liekiem jautājumiem, vieniem dodot un citiem nedodot. Par revīzijas ieteikumiem. Kopumā ir sniegti 5 ieteikumi, kas adresē visas uzskaitītās problēmas, tātad gan pakalpojumu pieejamību, gan uzņemšanas nodaļu liederību, gan apmaksas sistēmas sakārtošanu, gan arī tur ir vēl tāds nianses par observācijas pakalpojumiem, bet tam rezultātam, ko līdz 2029. gadam Veselības ministrija ir apņēmusies ar konkrētām darbībām panākt, ir tā, ka pacientiem sakārtotā slimnīcu tīklā, ka viņi varēs paļauties, ka lai kur viņi nonāks, pakalpojumi būs kvalitatīvi un personāls būs priekšā, ka tiks sakārtota apmaksas sistēma un slimnīcas saņems taisnīgu samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem un ka šis finansējums arī tiks sasaistīts ar kvalitātes rādītāju izpildi. Šī ir ļoti ambicioza reforma, tās pat ir vairākas reformas, un mēs nevaram paļauties, ka Veselības ministrija visu izdarīs viena pati. Šis ir jautājums, kas attiecās uz visiem publiskās pārvaldes līmeņiem, un tas noteikti būs vajadzīgs atbalsts arī no sabiedrības. Paldies!
Jā, labdien visiem. Vispirms paldies valsts kontroli un visi, kas vada šito procesu. Tāpēc, manuprāt, es nesmu pārsteigt par nevienu, teiksim, teikumu, ko jūs minējat šodien, jo 2 gadi, no pirmā dienā esmu savā amatā, es jau teicu, kā esoša sistēma vairs nedarbojas, un ka mums ir jāiet no 5 līmenis uz 3. Mums ir, es esmu bijis visas gandrīz Latvijas slimnīcas, un es vairākas reizes publiski teicu, ka ir slimnīcas, ka izskatās pēc viesnīcas, bet tukšas vai pustukšas. Es esmu runāju vairākas reizes par pārvaldības modeli, kur, diemžēl, 1,5 gadu vienīgi, ko mēs varējām valsts dabūt Daugavpils slimnīca tikai dēļ tā, ka viņi, kad ir krīze, kad bankrutē, tad valsts ir vajadzīga šajā momentā, bet kamēr ir pelni, tad pašvaldībā ir to konkrētu slimnīcu vajag. Pārvaldības modeli ir ļoti sarežģīti Latvijā, jo valsti tikai pieder 3 lielas slimnīcas, man liekas vēl maza Lūdzes slimnīcā, un tagad Daugavpili, bet pārējais ir vairāk pašvaldības slimnīcas, līdz ar to īpašnieki no valsti, un ar katru slimnīcu, ar katru novadu ir jārunā atsevišķi. Un to es esmu izdarījis jau vairāk nekā 1,5 gadu, runājot gan ar pašvaldības vadītājiem, gan arī ar slimnīcas vadītājiem. Un, protams, tas ir saprotam, katra pašvaldība grib, lai sava slimnīca tomēr darbojas ar vairākiem pakalpojumiem. Nav svarīgi, kā var to pakalpojumu pasniegt, bet galvenais, lai būtu. Un tāpēc mēs redzam, ka kolēģi, kas strādā ārpus Rīgas, strādā ar mazāk slodzi, bet ar lielāku atalgojums. Mums ir lielas slimnīcas, uzņemšana nodala pacienti maksā ap 180 eiro, kamēr ir vietas Rīga, kur maksā 600 eiro. Protams, es saprotu, ka mums nav jāiet pilnīgi uz, teiksim, nedrīkst uztaisīts medicīnas sistēmā kā biznes, jo tas nav biznes. Un valsts funkcijā ir jābūt visur, neatkarīgi no tā, vai tur ir pelni, vai tur nav pelni. Jo valsts arī jāsubsidē. Tāpat kā līdzīgi onkoloģijas. Mēs nevaram izvēlēt ārstēt pacientu, kas mums maksā ārstēšana lētāk un nemaksāt par dargāku. Līdz ar to vienmēr valstī ir jādara savu darbu visur. Bet tomēr ir jābūt arī kaut kāda limita, un šeit limita ir pārkāpt jau vairākus gadus, un tā ir kvalitāte. Un es varēšu jums pastāstīt, ko es saņēmu kā ministru, ko veselības inspekcija saņēma sudzības par kvalitātes vairākas slimnīcas, kur ir pāroperēt traumas Rīga vairākas reizes, kā insulti neatklāt laicīgi, kā Abonija kundze tikko minēja par, piemēram, 0,8 specialistu, jā, insulta vienības, pēc tam pacienti guļ Galizera vai Stradiņiem ar ļoti nopietnu stāvokli, varēja izglābt laicīgāk. Mēs varam runāt arī par dzemdības, kur bērniem pēc tam bērnu slimnīcā ir jācīnās dienu nakti, lai to mazulis vispār izglābt. Jā. Jo katru reizi mēs runājam par konkrētu pakalpojumu kvalitāti un esamībā, tad mums ir ļoti liela pretisība sakot ar konkrētu pašvaldību, beidzot ar iedzīvotāju emocionālo, kas, diemžēl, tik izmantot arī emocionāli, kā uzreiz protestē iedzīvotāji. Man pirmais brauciens, kas es atceros toreiz, bija Aluksnē. Pirmais jautājums iedzīvotāji bija bail, vai mēs ņemam nost traumatologu. Nu, piemēram, jā. Tas ir piemērs. Es šodien negribu minēt neviena slimnīca vai nevienā novadā. Es saku tikai kopumā, ka mums ir beidzot jāsaprot, ka ar esoša demogrāfijas situācija un cilvēku resursu trūkumu Latvijā, un tas ne tikai Latvija mīli tautā, tā ir visi Eiropā. Man ir šeit sarakst tik daudz valsti, kas ir uzsākuši arī līdzīgu tīklu reorganizācijas, gan Igauni, gan Lietuva, gan Vācija, gan Īrija, gan Austrija, gan Slovākija, gan Dānija, gan Somija. Un tāpat kā mēs piedāvājam līdz 29. gada, viņi arī pa 5 gadi un vēl arī turpina to reformu vai reorganizāciju labot. Jo nepietieks ar to, ka mums ir skaista slimnīca. Mums ir skaista slimnīca, bet mums ir
pakalpojumu kvalitāte ir ne tik laba. Es labāk braucu, kur ir tālāk, un telpa nebūtu 5 zvaigznes telpas, bet es dabūju kārtīgu pakalpojumu. Labāk piedot ar visu to kritiku onkoloģijas centru, braucu uz onkoloģijas centru ar visu to istabas, kas, diemžēl, nav tāda, kā jābūt, bet es saņēmu īstu pakalpojumu un kvalitātu pakalpojumu. Kāpēc es runāju par to? Tāpēc pusotru gadu tik parunāt atsevišķi ar katru nozari Rīgā un ārpus Rīgā. Mēs paņēmam pagājušā gada traumatoloģijas specialisti, traumatoloģijas slimnīcas, kur pasniegts, un arī pašvaldības runājam, kuras slimnīcā, kā izskatās geografiski, kā mēs varam, piemēram, traumatologu, kur varam operēt kvalitatīvi. Par dzemdības arī runājam ilgstoši. Es atceros iepriekšēji ministri, kad viņa runāja par konkrētu dzemdības kritērijas, uzreiz bija bum visur. Mammas, bērni, nu kā var darīt? Tagad slimnīca, kur ir 100 dzemdības gadā, vairs nebūtu. Bet 100 dzemdības tas nozīmē, es esmu bijis vairākas slimnīcas. 2-3 dienas nebija neviena dzemdības. Kā es varētu būt kā ārst, ja man nav katru dienu darbu, kāda kvalitāte es varu pasniegt? Tad atkal, ja dzemdība notiks ļoti normāli, tad neviens ārsts nevajag. Pietiekāt vec māte pa brīžiem un ar mācu. Bet ja ir sarežģījums un man nav tās komplikācijas, teiksim, pieredze, tad tas pacients īstenībā draudē viņu dzīvību un bērnu dzīvību. Un tā arī notika. Par to maz cilvēku runā, tikai tie, kas notika tās problēmas. Bet, kad mēs runāsim par konkrētu vietu, ka nedara vairāk, mums nedara, diemžēl, tad visi sāk emocionāli runāt, arī presi iesaistā, tad tas konkrēti cilvēki, kas pieņem lēmumu, viņš atkāpas atpakaļ. Jā. Es nebaidos no reformu un no reorganizācijas. Es esmu pusotru gadu dzīvoju milzīgu emocionālu slodzi par medikamentu uzsenojumu. Un šī jautājuma esmu 2 gadi biju ļoti elastīgs, politiski es tagad runāju, jo kolēģi minēja par politiskais lēmumiem. Es 2 gadi par to runāju. Es pats gadu atpakaļ biju tikšanas ar valsts kontrolu pārstāvjiem un teicu, ir daudz problēmas. Ir nepieciešams mums vairāk dati, jo ministrija nevar uztaisīt auditu par katru programmu. Vienīgi, ko mēs izdarījām, kā minēt prezentācija, ka mēs pagājušā gada pilotējam to uzņemšana un neatliekama un devam naudu, fiksētu naudu, zinot, ka tiešām konkrētu slimnīcu nebūs tik daudz pacienti. Zinot arī, ka iespējams neatliekam medicīnas palīdzības mašīna brauc garam, tāpēc nebūs. Bet visi saka, ka mēs gribam pie mājas, mēs gribam jūtas droši, mēs gribam, ja es esmu laukos, kaut kas notika ar mani, lai būtu uzņemšana, kas man pieņem un glāb manu dzīvību. To mēs darījām, bet izrādās, ka liela procenta no tās nestrādā. Tik un tā neatliekama palīdzība brauc garām. Vai arī vēl trakāk, aizved pacientu, it kā tur var palīdzēt, pēc kādu laiku zvanīt, lai pārvērst kaut kur citur, tad strādā 2 reizes vairāk neatliekama medicīnas palīdzība. Tāpēc ir jābūt ļoti atklāt un pateiks. Konkrēta slimnīca, viņi varbūt tikai pa dienu pasniegt to neatliekama. Tā arī ir sistēma Eiropā. No 8 līdz 5. Bet 30 vai 40 km vai 50 km attālumā nedrīkst būt vairāk nekā 70 km, jo tur arī katra minūte ir ļoti būtiska. Tad tur būs 24/7, tad jau neatliekama palīdzība un iedzīvotāji zina, ja man kaut kas notiek vakarā, tad es būšu tomēr bišķīti tālāk. Ne šita pie mājas vai blakus. Jā. To vajadzētu. Laba zinies, ka pēc šito pusotru gadu diskusija un arī zinot, ka jau valsts kontroli 3 mēnešus runā par to un sāk parādīties kaut kur, nezinu, daži cilvēki atrast parka valsts kontroli, teiksim, zinojumi. Mēs redzējām pēdējais tikšanas ar slimnīcas biedrības, visi gandrīz biedrības biedri un arī pārstāvi no pašvaldības, bijām uz to, ka jāiet uz 3, ka nevajag neatliekama palīdzības būs katra slimnīcā, tad kaut kas ir. Jautājumi tagad, kad mēs ejam, individuāli runāt ar katru. Tad tur asins parādīs uzreiz. Un tur sākas zvanīt ministram. Es esmu jau šodien, saņēmu 2-3 zvani no rītā.
kur es būšu, kad ar mani būs. Nākamā gada ir vēlēšanas gads, kolēģi. Man būs spiediens tulīt. Varbūt pagaidiet šito te viens speciālists, kas parādās vienu reizi mēnesi, atstāsim tagad nākamā gada. Bet viņš ir vienreiz mēnesi. Man labāk aiziet pie speciālists, kas strādā katru dienu, jo es zinu, ka viņš mani uzārstē uzreiz. Es negribu šeit arī, teiksim, pateikt, ka vainīgi ir pašvaldības tagad un vainīgi ir slimnīcas. Katrā pašvaldība darīs maksimāli, lai savā iedzīvotāji būs to pakalpojumu. Bet realitāti nav kas pasniegt to pakalpojumu. Un nevar būt, ka ārsts, labi, es saprotu, viss pasauli ir tā, ir rezidenti. Mēs esam mainījuši, piemēram, rezidentu tāds programmu, kā mēs atļaujam visas slimnīcas arī ar mazāku līmeni, arī, lai būtu rezidenti, lai strādā ārpus lielas slimnīcas. Dēļ tā ar nosacījumu, ka varbūt viņam iepatikas tur, palikt tur un turpin strādāt. Bet ir viena lieta, tur arī jābūt certificētu ārstu. Jā, Anglijā, piemēram, ir tā saucama on-call ārsts, kur varētu būt mājas un sazinās ar viņu online un pateikt, ko darīt. Tas ir ļoti labi. Bet arī nedrīkst būt 3-4 vietas paralēli, tu strādā tā paša vakarā. Jo, ja kaut kas notika 2 vietas paralēli, tu nevari būt 2 vietas, tu būsi viena vietā. Protams, tas nav daudz ārsti to dara. Ir konkrēti rajoni, konkrēti ārsti, mēs jau zinām to, pirms arī valsts kontroli jau jūnijā, kad mēs analizējam to neatliekamā un uzņemšana jautājumu, ko mēs izdarījām 9 mēnesi, mēs zinām šī cilvēki. Tiešām viņi ir uz papīriem. Tad, ja mēs gribam on-call, tad varētu būt, jā, piemēram, konkrēti neatliekamā palīdzību ārstu vai reanimatologu, viņš var būt nodēla, bet viņš kaut kur. Tad viņš var skrien, tā ir pasauli pa nakti. Viņam nav jāsēž uzņemšanā 24/7, ja viņam ir 1 vai 2 pacienti. Viņš var kaut ko darīt paralēli. Bet galvenais, lai būtu. Fiziski kaut kur mēs varam dabūt viņu, kad vajag, jā. Jo tā arī ir tā telemedicīna un digitalizācija iet uz to, ka mums ir jābūt elastīgi ar to. Tāpēc es arī piekrītu parmatums par to neatliekama. Mēs arī grozam, nākam preti slimnīcas, jo es arī braucu atkal pie slimnīcas, visi sākam, kā? Jūs teicat, ka jābūt, piemēram, kirurgs, jābūt terapētu, jābūt tādu un tādu specialistu. Bet mums terapēta nav, bet mums ir ģimenes ārsts, varbūt jūs ļaujat to. Es kā ārsts, un es saprotu, ka ģimenes ārsts, kas strādā arī ārpus Rīgas, viņi dara milzīgu darbu, viņi dara daudz lietas. Viņi ir arī spējīgi būt kā terapēti. Mēs arī atļaujam to. Viņi saka, ok, bet kirurgs, man ir traumatologi, viņš arī kirurgi, kāpēc jūs neatļaujat būt kā kirurgi? Mēs arī mēģinājām atļaut to, lai redzēt, lai būtu pieejamība arī iedzīvotāji uz vietas, ka viņi var saņemt to lietas, kas ir nepieciešama. Bet beigās arī ar šito mēs redzam, ka arī nedarbojas. Tad mēs nevarēsim vairāk piedodiet neatliekama palīdzība 3. vai 2. līmenī, kur ir jābūt speciālīti atļaujam, piemēram, vidējas personāli ar vidēju izglītībā sēdēt tur un pieņemt preti pacientu. Tas nav drošība un nedrīkst būtu, jā. Tā kā es stāstu par to lietas, ka mēs nākamā gada noteikti, tas jau vairs nevarētu būt diskusija, jo mums ir ne tikai veselības ministra audit, mums ir valsts kontrole, kas ir ļoti precīzi pastāst par visu. Kad slimnīca ir jāsaprot, ka jānāk preti, jo mēs no veselības ministra, ko mēs varam darīt NVD, var tikai naudu nedot. Bet pamēģināt nedot naudu atkal. Tad visi pateikt, ka iedzīvotājā konkrēta vietā palikt bez speciālistu dēļ, tā valsts nedod naudu. Mēs gribam dot naudu, kur ir kvalitāte. Es gribu maksāt kuram kolēģim, ja viņš var izglābt tādu un tādu dzīvību, ja var diagnozēt laicīgi. Ne pēc tam to cilvēku kļūst par invalīdu un pēc tam brauc uz Rīgu un viņu ģimeni arī jābrauc uz Rīgu līdzi un viņš jau palikt pēc tam invalīdu, piemēram. Tā arī nedrīkst būt. Līdz ar to nākamā gada noteikti mēs izdarīsim, mēs mainīsim to neatliekamā un uzņemšanas veidu, arī finansējums. Un starp citu par finansējumu. Vienu gadu. Jo, lai nepateik, ka es esmu diktators tagad, jā. Es atļauju Latvijas slimnīcas biedrības un lielas slimnīcas, universitāte klinikas, sēdēju ar NVD darba grupu, atnesiet manu kompromisu,
lai mēs varējām to sistēmu sakārtot. Sadarboties mazas slimnīcas ar lielākas slimnīcas un otrādi. Nu tad mēs redzam ļoti labu sadarbību, piemēram, Stradinas ar Bauskā vai ar kaut kur citu slimnīcu, Rakus ar Siguldai. Mums ir jābūt visi, katrā puse ir skaidra sadarbība no augšas uz apakšu, kā līdzīgi bija Covid laikā. Bet kāpēc mēs nevaram paspiest? Kāpēc īpašnieki ir dažādi? Ir arī privāta, ir arī pašvaldības slimnīca, kuri arī ir privāti uzņēmēji iekšā. Nav tik vienkārši, kā izskatās. Ko mēs gribam darīt šobrīd? Un tā būs ļoti stingru nostāju. Mums ir jāatrod to kritērijas juridiski, kas likt gan katru tīklu slimnīca no katra pusi Latvijā pastrādāt obligāti juridiski. Nu tātad, ja liela slimnīca uzskata, ka pacienti ir izoperēti, viņš var dzīvo nedēļā, 2 vēl slimnīcā zemāka līmenī, tad ir jāpārvērst uz cita slimnīcā un jābūt skaidrā finansiālo modeli, kurš maksā to un cik maksā par to. Ja? Un arī otrādi. Neapmēram sanāk tā, ka liela slimnīcā ir izdevīgi sūtīt konkrēta slimnīcā, vai arī otrādi, bet kad vajag otrādi, negrib paņemt preti. Un sāk ārsti zvanīt, pazīstami ārsti, lai paņem preti. Nu tā nedarbojas medicīnas sistēma nekur pasaulē. Tāpēc es aicinu tomēr slimnīcas, biedrības, pašvaldības vadītāji, kur pēdējā tikšanās, kad mums bija Jelgavā, tiešām bija beigas, vismaz viss saprot, ka nevar tā turpināt, bet atkal jautājumi, kad mēs ejam dziļāk, to mēs redzēsim, bet vismaz 2 jautājumi, kas ir nepieciešami nākamā gadā, to uzņemšanas, hospitalizācija plāns, mainīšana, otrais ir sadarbības modeli, ar finansēšana iekšā, un trešais ļoti būtiski mums ir jāiet rudenī ar ziņojums, kur parāda kritērijas, kvalitātes kritērijas, otrais jaunu 3 līmenis slimnīcas, mēs neturpināsim 5, mēs ejam 1, 2, 3, tad 1 tas ir universitāte, tad ir plašs profīli slimnīcas, un tas ir normāli pasauli, tā jābūt, tad sarežģīti gadi un universitāte klinikas, otrais ir reģionālas, kur palīdz sadarbo ļoti cieši ar universitāti kliniku katru dienu, un trešajā līmenī tas slimnīcas, kur ir jābūt specializētā ar kaut kādu pakalpojumu konkrēta rajona. Un jābūt primārā aprūpē iekšā, un jābūt arī iekšā dienas stacionārā. Dienas, tad mazas operācijas. Nav jābrauc uz Rīgu, lai sašu, piemēram, pirkstu vai arī, lai uztais rentgenu, vai ne? Un pārējais slimnīca, tātad 1. un 2. līmenī, par ko mēs runājam, nav jātaisa ciet. Es esmu bišķīt citādāk nekā tāda jautājuma, ka jātaisa ciet, jo, ja nebūtu tāds slimnīcas, Covid laika būtu liels problēmas. Mums jāsaprot, ka mums ir ģeopolitiska situācija nav laba. Tad mums ir jābūt izņēmumu nedaudz. Varbūt kaut kur efektīvi kaut kur nebūt labi, bet jāsaprot, ka mēs esam cita situācija šobrīd. Līdz ar to es uzskatu, ka tāds mazas slimnīcas, kas ir, es visu laiku par to viņu brīdināju un runāju, ir ļoti labi būt tādā labpūtības centri. To Somijā arī pēc 5 gadi sanāca. Tas nozīmē, ir jābūt diagnostika iespējam taisīt. Starp citu, Latvijā mums visas slimnīcas ir datortomogrāfija un ultrasonogrāfija un visi ir, ko vajag. Jābūt ģimenes ārstu terapētu, jābūt dienas stacionārā mazas lietas, jābūt hronisku pacientu nodeļas, tad pacienti, kur nepieciešams kādreiz nedēļa 2, pagulēt, jā, seniors, kur nepieciešam, piemēram, dažādas ārstēšanā, slimnīcas uzraudzību, jābūt arī varbūt tāda nodeļa, kur arī vairāk bišķīti tipa pensionāta kopā ar medicīnu. Mēs ir pozitīva lietā, ka mēs dzīvojam ilgāk, un Eiropa noveco ļoti. Un tī cilvēki, kas ir 80, 85 gadi, lielā mērā ar vairākām slimībām. Un arī dzīvot pensionāta bez nekādā medicīniskā uzraudzību arī problēma. Mēs nevaram katrā mazā pensionātā ielikt ārsti vai medicīnas punktu. Ar to ir ļoti būtiski, ka tur arī būtu kaut kādā, es redzēju, piemēram, vienā slimnīcā Latgali, ka vienā nodeļa ir tā kā pensionāta ar medicīniskas palīdzības. Un tas arī var izmantot skaistas telpas, to ļoti sakārtota vide, tādas, piemēram, tādi pacientu grupu, un tas arī mums visiem arī nāk par labu, jo tad tās pacienti nav jādzīva visu laiku dažādas slimnīcas, jo par viņu mēs rūpēsim ikdienas un katru dienu. Es domāju, ka mēs esam vienprāt ar valsts kontroli, protams,
Jūs redzējat pēc cipariem, es varu bišķi pakomentēt to 57 miljonu no 2019. gada par uzņemšanu. Es domāju, ka tur ietekme noteikti to 3 gadi, 20, 21, 22, to Covid atalgojums, jo mediki slimo, mediki saņem 2-3 atalgojums vienā mēnesī, jā. Tas arī deva vēl vairāk to. Bet noteikti tagad mēs nedzīvojam šajā laikā, šajā situācijā un būs šitī jāskatās. Jebkurā gadījumā es neesmu, protams, tāda audita specialista, es jau respektēju, ko jūs teicāt, un mēs noteikti tuvākā laika rudeni, kā arī Māja minēja, ka tas process par saskanošanu ir, nevarat iedomāties, kā notiks, jo es zinu, ka pirmais būs Latvijas pašvaldības savienība, piemēram, pret finanšu ministrija pret, kāpēc arī jebkurā reorganizācija nepieciešama finansējuma no sākumā. Nu, piemēram, es nevarētu konkrēta rajona Latvijā, lai kļūstu par medicīnas tūkstnesi. Tad man vajag medikopteru. Tad jānopirk medikopteri, piemēram, un daudz vietas mums nav nepieciešama vairāk to neatliekama. Ja? Tad ir lietas, kas jāiet kopā. Tāpēc ejam pakāpeniski, 5 gadi tas nav daudz, jo redziet, tā sistēma viņš jau stagnē ilgi. Tā pašā laikā, kā arī vārds kontrolieris no sākuma, tas nenozīmē, ja mēs efektīvi atradam naudu, tur arī tā nauda ir nepieciešama palikt sistēmā, kaut kur citur. Mums ir vēl nepieciešams 150 miljonu eiro tikai kompensējuma medikamentu paplašināšana. Retas slimības, onkoloģi pacienti, cukurdēbēta pacienti, nefrologi pacienti un tā tālāk un tā tālāk. Līdz ar to tas nenozīmē politiski, ja politika klausa, ka mums nav vajadzīgi nekādu papildus finansējums. Paldies par uzmanību. Paldies. Šobrīd mēdījiem ir iespēja komentārs no Maijas. Viena svarīga lieta, es nestrādāju šeit ar Edgaru viena pati, tur sēž revīzijas grupa, tā ka paldies Līgai Pūrai, Lindai, Sanderai, Oksanai, Burējai, Kristīnai Zaicevai un aizkadrā mums ir arī Olga Rezovska. Mēs tiešām darām visu, lai būtu labāk, ceram un ticam, ka arī būs un ka mēs visi par to varēsim priecāties. Paldies! Laiks jautājumiem. Man kolēģi jums pasniegs mikrofonu un arī var pateikt, kam tas jautājums adresēts, tad attiecīgi atbildētājs nāks. Vai ir kāds jautājums? Šobrīd ir neredz jautājums. Tad paldies klātsošajiem, paldies tiem, kuri bija pieslēgušies tiešsaistē, tad ar to mēs arī šodien beidzam. Paldies uz tikšanos citreiz.